Sveiciens visiem, Endijs no termo.lv. Šodien gribēju pastāstīt vienu ideju, kā es iespējams varu ietaupīt uz apkures rēķiniem. Ikdienā strādājam gan ar apkures siltumsūkņiem, gan ar ventilāciju, līdz ar to redzam kopējo ainu katrā klienta mājā. Reiz sarunā ar vienu klientu nonācām līdz secinājumam, ka viņš pārventilē savu māju, attiecīgi rekuperācija darbojas pārāk spēcīgi. Paņemsim kā piemēru. Jūsu rekuperators darbojas ar 200 kubiem stundā liela ātruma. Bet iespējams jums pietiek ar 170 kubu lielu ātrumu rekuperatoram. Kā jūs to varat nomērīt? Jums nepieciešams CO2 mērītājs, vai nu kādreiz tas ir iebūvēts rekuperatorā. Ja tāds nav, aizņemieties vai nopērciet CO2 mērītāju. Tirgu ir pieejami ļoti daudz variantu. Un pamēriet CO2 līmeni mājās ar dažādiem rekuperatoru ātrumiem. Jo pieņemsim, ja jūs ietaupīsiet 30 kubikmetrus gaisa stundā, tie ir 720 kubikmetri gaisa diennaktī, kas realitātē ir, piemēram, 120 kvadrātmetru māja, tas ir reāli 2 mājas gaisa apjomu. Tad jūs diennaktī divreiz māju pilnībā izventilējiet tīru šo 30 kubikmetru rēķinu. Tas nozīmē, ka vienkārši jūs izmetiet lieku siltumu ārā no mājas. Un uz tā rēķina, iespējams, ventilējot mazliet mazāk, bet neupurējot gaisa kvalitāti, jūs varat būtiski ietaupīt apkures rēķiniem. Papētiet, kādi ir jūsu uzstādījumi, paeksperimentējiet, patestējiet, iespējams šis jums nostrādā un palīdz. Ja gribiet redzēt arī pārējos video ar liederīgiem kaut kādiem padomiem un idejām, neaizmirstiet subscribe uzspiest un tiekamies citos video.